30. martā Jelgavas sporta hallē notika SEB studentu basketbola līgas 2009. gada pusfināli un fināli. Šogad Latvijas Lauksaimniecības universitātes komanda pēc pārliecinoša triumfa regulārajā čempionātā bija iekļuvusi Latvijas stiprāko augstskolu četriniekā, un viņai bija tas gods uzņemt pārējās 3 komandas Jelgavā. Pirmajā pusfināla spēlē pret Latvijas universitātes komandu LLU piekāpās ar rezultātu 80-93. Pārsvaru LLU komanda ieguva spēles pirmajā puslaikā, to palielinot līdz pat plus 27 punktiem. Otrajā puslaikā, kas iesākās ar pretinieku komandai labvēlīgu 19 punktu pārsvaru, aktīvi darbojās jelgavnieki, samazinot starpību līdz 9 punktiem. Tiesa, šādu tempu komandai noturēt neizdevās, un LLU komanda ar teicamu spēli zem groza savu pārsvaru palielināja. 31. martā LLU komanda tikās ar iepriekšējās dienas otriem zaudētājiem – Rīgas Tehnisko universitāti. Spraigā cīņā, kurā brīžiem vadībā bija LLU, brīžiem RTU komanda, jelgavnieki zaudēja rezultātu 80-94. Tādējādi kopvērtējumā komanda ierindojusies 4. vietā. Abās spēlēs rezultatīvākie spēlētāji no Jelgavas bija sociālo zinātņu fakultātes pirmkursnieks Andris Justovičs un ekonomikas fakultātes studenti Gatis Justovičs un Toms Neilants. Tā sezona noslēgusies, izcīnīt tā 4. vietu vērtēja kā salīdzinoši labu sniegumu, jo regulārajā čempionātā izcīnījām 1. vietu, bet šim turnīram acīm redzot drusku pietrūka spēka, jo tādu tehniski gatavu un labu spēlētāju klasts universitātē ir diezgan ierobežots, un pamatā kādiem 5-6 cilvēkiem visu to turnīru mēģināt vilkt grūti, Nākošais gads cerēsim, ka būs labāki rezultāti, gatavosimies tagad SEL spēlēm, kas notiks maijā vidū Jelgavā, un tur centīsimies arī pēc iespējas labāku sniegumu dot. SEB studentu basketbola līgas fināla laikā tika apbalvoti sezonas labākie spēlētāji. Par rekordu vienā spēlē gūtajos punktos 44 balvu ieguva LLU spēlētājs Toms Neilants, savukārt Gatis Justovičs ir aizvadītās sezonas novembra mēneša vērtīgākā spēlētāja titula īpašnieks. Jāatzīmē arī milzīgais LLU līdzjutēju pūlis Jelgavas sporta hallē, kuri no visas sirds un dvēseles atbalstīja mūsu komandu un parādīja, ka basketbols un arī sports vispār Jelgavā ir lielā cieņā.